par zālaugiem. Te jūs mīļot tajās vecajās rindās. Tajā brīdī mums bija aktuāla bioenerģijas tēma, un arī joprojām viņa ir aktuāla. Tāpēc mēs izvēlējāmies 2 tauriņziežus un 2 stiepzāles no tauriņziežiem. Protams, kāpēc daudzgadīgie zālaugi? Pirmkārt, tāpēc, ka daudzgadīgiem zālaugiem, vienmēr sakot, ir ļoti daudz pozitīvu īpašību. Pirmkārtām tie ir daudzgadīgi, atkarībā no sugas. Tie var būt vai nu īsmūžīgāki vai ilgadīgāki. Mēs, protams, orientējāmies uz iespējami ilgadīgākiem, uz tādiem, kas nodrošina augstāko, lielāku biomasu. Un izvēlējāmies 2 stiepzāles, 2 tauriņziežus. No tauriņziežiem tā bija Galega, tā, kas tur aug. Tie, kas nav redzējuši, nepazīst rekord. Un patiesībā, Galegai, kas ir tauriņzieži, bieži vien ir stipri kaprīzāki, tie ir īsmūžīgāki, tie ātrāk pazūd no zelmeņa, tiem ir varbūt tur jutīgāki pret nelabvēlīgiem ziemošanas apstākļiem. Bet Galega ir tas unikālais tauriņziedis, kas apvieno sevi gan augsto biomasu, ilgadību, gan arī, protams, slāpekļa piesaisti, kā jau visi tauriņziedi. Tad paskatīties. Un kas vēl tagad, un šeit mēs iesējām starp koku rindām, lai iegūtu sēklais. Pirmos 5 gadus mēs arī sējām kūlām. Kāda tā sēkliņa, tā kā maza pupa. Jā, mēs arī kūlām, ļoti veiksmīgi kūlām, un īstenībā tās sēklu ražas mums bija neatšķīrās no lauksaimniecības, tikai ar to atšķirību, ka mazāka platība, jo bija 5 metri starp rindām, un mēs izvēlējāmies, pieskaņojām gan savai tehnikai, tā ka tas ir ļoti svarīgi skatīties, kādas ir tehniskās iespējas, lai var maksimāli mehanizēt to darīt. Mums bija 1,25 no kokajiem, vienmēr sakot, kā sleju, pa vidu 2,5 metri un 1,25 no vienas puses, 1,25 no otras puses. Tādā veidā mēs varējām sekmīgi iesēt, mēs varējām sakot, mēs varējām nokūpt, mums ir mazgabarīta kombains. Un arī gar tiem kokiem, kamēr viņi ir maziņi, protams, arī tur ir jākop. Tad mēs vienkārši ar Mauriņa traktoru izbraucām tās malas, un šeit tiešām bija ļoti klaptas. Un tās sēklas mēs braucām un kūlām un ieguvām labu kvalitatīvu sēklu. Gan Galegai, gan no tauriņziežiem otra bija daudzgadīgā lupīna. Kāpēc daudzgadīgā lupīna? Arī tāpēc, ka tā ir ilgadīga. Un daudzgadīgā lupīna mazalkaloīdā. Ja mēs zinām, ka parasti daudzgadīgā lupīna aug tur mežamalās, graumalās un ir invazīvs augs, bet mums ir, tā ir rūkt alkaloīdā, tā ir ar rūkvielām, bet mums bija izselekcionēta mazalkaloīdā un ieaudzējām arī to. Tur mums arī gāja visādi. Un starp citu, pabeidzot par Galegu, redziet, kāda viņa tagad ir vai ne, tā kā tāds mešs, pamešs. Bet sākumā ar Galegu mums nemaz tik pirmajos gados nemaz tik labi negāja. Jo Galega ir, iespējams, ka daudzi no jums viņu pat nepazīst, jo Galega ir ienācēja. Galega neaug mūsu vidē, nav mūsu augsnēm, tā ir jaunums. Un tauriņziedim, lai saistītu atmosfēras slāpekli, ir nepieciešamas specifiskās gumiņbaktērijas, katrai sugai tur ir savas specifiskās gumiņbaktērijas, un tad simbiozē ar saknēm var saistīt to atmosfēras slāpekli. Tāpēc Galegai ir ļoti, ļoti svarīgi apstrādāt ar sēklas materiālu gumiņbaktērijām, apstrādāt ar kvalitatīvu preparātu, jo bieži vien gadās, ka arī jau tas preparāts, ko mēs nopērkam, varbūt nav atbilstoši uzglabāts, un tad tās apstrādes iespējas arī tā ir. Tāpēc pirmajā gadā mums arī te gāja visādi, bija un nebija, un kādi tur tie laikapstākļi, bet nenobijāmies, kā saka, turpinājām auklēt un lūk, tagad kā mēs smejamies. Vislabāk saglabājusies. Jā, vislabāk saglabājusies, bet patiesībā tas jau arī tā ir atkal augu barības elementu aprite. Mēs paņemam tikai sēklu,
un visu pārējo mēs atstājam. Slāpekli piesaista no atmosfēras, un tas tādā ziņā tauriņzieži ir ļoti pateicīgs kompanjons daudziem citiem kultūraugiem un kokaugiem. Mēs tagad, kad iesim augstā, mēs ejam vainītēm uz augstu, ja? Tad augstā tur tajā vienā vietā mums gaida austri, un viņi jau būs bišķiņ parakuši, mēs varēsim redzēt, kādas tās sarnītes izskatās. Un tur mēs arī paskatīsimies, kā mēs vērtējam to augstas daudzveidību, kas tajā augstnē vispār dzīvo iekšā un ko mēs tur meklējam un lasam, ja? Labi, un vēl vienīgais par to miežabrāltumu. Šis ir miežabrālis, un to jau jūs droši vien esat vairāk pazīstami. Miežabrālis, kas skaitās Latvijā garākā, ražīgākā stiepsdāle, un arī, ja gribam iegūt augstu biomasu, tad, miežabrālis ir īstā izvēle, arī ļoti ilgadīgs, nosacīti pieticīgs, paraudzēt arī mitrākās augsnēs, un arī miežabrāli mēs ļoti veiksmīgi kūlām tās sēklu ražu, un var jau redzēt, ka vēl arī šeit tagad, bet miežabrālim tur ir jāskatās. Protams, miežabrālim arī ir vajadzīgs slāpekļi ar mēslojums, bet cik tā biomasa te netiek īpaši gādāta projām, tad slāpekļi pietiek un ilgadīgs ir pietiekami. Tā, laikam mums ir jāpeld uz priekšu.